Sveiciens visiem! Nu ko, esam atkal gaisā. Andris kopā ar jums. Paskatīsimies mēs NHL Fantasyjā, kas notiek mūsu, un, protams, arī maz drusciņ pievērsīsimies šim te, kas tikko tika redzēts. Nu, es teikšu tā, nu, man nepatika. Man ļoti nepatika, tāpēc, kad man nepatīk tā doma, kad es lasu vairāk pēc būtības internetā, kad arī bijušie hokeisti pēc spēles tur baigi stāsta, nu, kad jā, nu tā nedrīkst. Nu, nedrīkst, tu iet un no visa ielikt tukšos. Nu, tā ir necieņa. Nu, kāda necieņa? Jo gols ir gols, tak met kādu grib. Necieņa ir tad, kad vārtsargs met no savējā, varbūt tad ir necieņa. Nu, kad izdomā, davai es tagad pidžināšu no sava gala, metīšu golu iekšā. A, kāpēc tad vārtsargam neviens nebrūk virsū? Natav, ko tu atļaujies? Ko tu necieni mūs tagad? Nu, nē, šitā visa klāja tāda, nu, diršana, teikšu tā vienkārši, nu, es nesaprotu. Tas ir pats lielākais marasms, kas notiek. Nu, tu nedrīksti pēc, nu iemetu, visu esi vecis, nu, zaudēji, nē. Ja tu ej iekšā ar kļušku sejā, nu, tad, reitinies ar to, būs daudz spēles, izlaidīsi. A, tur čīks, nu, ka nekā nebija tik traki, nu, ko jūs tagad cirku taisat, Toronto nemīlat, bla, 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 un šitādas visādas atrunas notiekās. Nu, es saku, tas tādā ziņā, ne jau par to, man patīk asumi, man patīk hokeja asumi, ir forši, kad ir, bet vienkārši tas, kā tiek pasniegts, ka tas ir normāli. Nu, nav tas normāli, nu, nepareizi trāpīsi, tu taču cilvēkam, nezinu, labi, varbūt nenositīsi, bet, nu, piemēram, žokli salauzīsi vai valk smadziņu satricinājums, nu, vienalga, kas, nu, taču ar nūju ejot iekšā šitam te sāniņā skaisti, nu taču tur viss kaut kas var notikties. Galvas kakla rajonā, nu tāpēc vajag domāt līdzi, nu viss kaut kādi gadījumi jau NHL ir bijuši, nu pirms tam arī, kad kaut kādas šitādas lietas noved pie tā, kad smagus savainojumus gūst spēlētāji. Es atceros 90. gadu beigas, 2000. gadu sākums vairāk, Tots Bertucci ar vienu izslēdza no Colorado, man tā liekas, Džeku, nu un viss, un tur man tā liekas, es nezinu, neatkopās, viņš tā, es tagad nepateikšu, bet es atceros, Saļima viss gulēja, no muguriņas iegāja skaisti viņam, arī kaut kādas dusmas savas bija, pāri 40 spēlēm izlaida, nu, un pēc tam spēlēja tālāk, bet vai tas Džeks turpināja karjeru, es tagad īsti neatceros, bet, nu, noteikti tas atstāja lielas sekas viņam. Un es parādīšu tad otru arī video, nu, kur tur, kāpēc neviens tur neuzbrūk. So it's Jake Walman with the game on his stick, on to Smith. Scores! How about this for a Selly? Oh my God. Oh, that's gritty. Oh, that's a game winner. Nu, un kāpēc šeit vajadzēja visai Vancouverai liet ārā un vienkārši kas tas tāds ir, nu, ko tu te, nezinu, Fortnite ej spēlē mājās, nu, ne uz laukumu man te rādi. Nu, vienkārši, zin kā, nu, es uzskatu, ka tas pārāk daudz tiek pievērst uzmanība kaut kādām tādām lietām, un manis pēc to arī, nu, darīt, ko tu gribi, vai ne, nu, tādā ziņā, nu, ja pēc tam esi gatavs, piemēram, arī, nu, ar dūrītēm pamaukt, nu, gribi paņirgāties kaut kā pa pretnieku, viss kārtībā, jo, nu, hokejs tomēr ir tāda vīru spēle, bet, nu, vārtus toši, nu, met, kā gribi, es nezinu, ziniet, jo, piemēram, futbolā ir tā, nu, tev kontraktā ir ar galvu jāiesit gols, vai ne? Nu, tur 5 golus iesitīsi ar galviņu, un tad tev plus, piemēram, nezinu, 100,000, vai ne, kontraktā. Un tev 4 ir sezonā bijuši, un tad tagad izskrien kaut kā divatā, tur, nezinu, tukši vārti, nu, un tu apstādini pie līnijas, noliecies, cik ar galviņu iesit. 5. golu, un tā tev visi klubi virsū necieņa, natav aptuveni, ne? Nu, nē, nu, taču, nu, šitan arī, nu, spēle bija nospēlēta no emocijas, nu, davai no visa ieliek mājās spēlējot, nu, šitan aizgāja širmīts, maz drusciņi railiem, vienkārši, man gribas parunāt par tādām lietām arī NHL, lai mums kaut kā interesanti ir, un noteikti, kad varat savas domas izpaust, uzrakstīt komentāru, bija tas normāli, nebija tas normāli, kā vajadzētu, kāds ir kods tas saucamais, jo baigi gudri runāja, ka tāds ir kods, vai ne, ka tā nedrīkst šķilt, nu, cik augstas drīkstu to kļušku pacelt, nu, kurā brīdī kods sākas, kurā beidzas, nu, zin kā, tur runā, jā, tie, kuri hokeju nekad nav spēlējuši, tie nekad to arī nesapratīs, nu, tādā garā, bet man vienkārši interesē, nu, kods, kurā brīdī mēs te kodu pārkāpām vai nepārkāpām, nu, tāpēc, nu, es nezinu, ja kāds var uzrakstīt Washingtonas Capitals kaut kādā 98. gadā, kā paņirgājās pie tukšiem vārtiem, tur vispār bija, nu, es nezinu, nu, Kāla Johansons iemeta golu tukšos vārtos,
stāvēja, gaidīja, kamēr vienkārši līdz atslidos un pie paša, kad jau Džeks jau tūlīt sitīs viņam ārā, viņš pie pašas līnijas tik pārsit pāri visu gols, pāri līnijai, viss tā, tur, viņš stāvēja kaut kādas sekundes 5, stabili pie līnijas, gaidīja, kad nāks kāds pie tukšiem vārtiem, Tā kā, šitais ir mums drusim tāds čīkstēšana no Toronto puses un vienkārši ļoti daudz ir pārbāsts tā kā ar šito tieši tu Twitterī ieeji un tā kā seko līdz NHL-am, tu redzi nenormāli daudz runā par šito te pasākumu, cik ļoti tagad tiek vainots Morgans Railijs tajā, kad viņš nezinu, normāli tas bija, bet, ne jau tagad, 6 spēles diskābeles, vismaz viņam būs 6, jo viņa noklausīšanās ir tā kā 1-1, vai, varbūt nav 1-1, tur vienkārši klāt ir jābūt parasti pa telefonu, ja zvana, tad ir līdz 5 spēlēm, kad tev ir jābrauc pašam jau uz vietas runāties, tad ir sākot no 6. Gan jau 6 ir iedos, tāpēc, kad, zin kā, ko tur vairāk, bet, džekiem, kuriem ir Morgans Railijs, būs problēmiņas kaut kādu brīdi, un pat ieejot jau playoffā būs jādomā, ko darīt, jo, ja 6 spēles vismaz ir, tad 3 šonedēļ, un vismaz 3 nākamnedēļ. Vai baigi iegriezīs, ka viens sēž malā, jā, mēs tā arī īsti nav pareizi tāpēc, kad, kāds, kurš jūtās varens un noteikti, kad saka, es šo varu atļauties paņemt, es tāpatās te visiem braucu pāri un saka, saiks nāču pie manis. Tā kā, labi, redzēs, kā būs interesanti pavērot. Tādas manas domas vienkārši gribējās kaut ko, mēs drusim par NHL vairāk parunāt par kaut ko, kas tāds aktuāls. Un aiziet ķeramies klāt, mēs fantasy un skatāmies, kas tad ir tāds īpašs noticis tieši, jūs jau zināt, salauzto siržu kategoriju. Tieši mūsu Eirovīzijas džeks iebļāva salauzta sirds. Un aiziet, Bauskas Beaters, Seaside Lemurs. Šis bija tāds duelis 1. pret 4. vietu sitās A grupā un elites divīzijā un vienkārši Beaters, paskatieties, 13-2-2, vispārībā pārbrauca pāri, labi, varbūt tur ne super visās kategorijās, bet plus mīnus mēs redzam vienāds time un aiz abiem diviem ir un nepalīdzēja Seaside Lemurs, redzam ļoti daudz vārdsargus izmantoja, bet nesagāja viņam vārdsargos tik labi, cik gribētos, un mēs redzam, kas tad bija tie elites, kā saka, es esmu atstājis B grupu, es ļoti atvainojos, tā ir A grupa, un kas tad ir tie galvenie, Beaters sastāvā, tas ir Neighbors no St. Louisas, spēlē pirmajā powerplayā, bija ļoti labs, vēl beigās izkāvās, un pašās pēdējās svētdienas spēles pašās beigās izkāvās. 5 minūtes dabūja, 28-25 Beaters uzvar soda minūtēs. Izcili, Neighbors palīdzēja Bauskas Beaters Tomam Tumšajam. Redzam, Otingeru arī ieliku, tāpēc, ka ļoti laba nedēļa, viņam atnesa 2 uzvariņas, skaists procentiņš kārtībā, un Nazums Kadri arī 5 piespēles, Nazums Kadri ļoti labi izskatās. Bauskas Beateram būs ko domāt, pirmajā kārtā viņam ir 2 Calgary džeki, viņš tur stabili ir pirmais, un pirmajā kārtā viņam 2 Calgary džeki, jādomā, būs ko darīt, jo mēs zinām, Calgary ir ļoti nepateicīgs kalendārs, pirmajā nedēļā 3 spēles, otrajā 2, un tas jau baigi tā kā sāk griezt iekšā, un vienu vajadzēs mest nost, es domāju, ja kaut kas sāks piest, tad viens būs jāmet nost. Kristofers, Seaside Lemurs pārstāvis, kas viņam iegriez Sergačovs noteikti skatījāties, es domāju, tie, kuri redzēja, tie redzēja, Sergačovs atgriezās, cik viņš bija izlaidis, kaut kādas 17 spēles, ja nemaldos, un atgriezās un salauza kāju. Uzreiz, diezgan tāds traks, viņš tur arī ierakstīja Instagramā diezgan garu tā kā vēstījumu, izstāstīja tiešām, kā jūtās, tā reti tu tā kā redzēsi to, diezgan interesanti, tie, kuri nav redzējuši, lasījuši, es noteikti iesaku jums izlasīt, kā viņš izsakās par to, kā viņš jūtās. Rainis Nugents Hopkins neko neparādīja Seaside Lemurs sastāvā, un arī Aleks Debrinkets, diezgan pablāvs sniegums bija, un šādi džeki, kad neizšauj, tad arī, rezultātu mēs redzam. Apsveicu Bauskas Beaters, diezgan labs panākums. Un ejam tālāk, otrā divīzija, arī B grupa.
Nu, un mēs redzam, pagājušā bija A grupa, es nezinu, kāpēc saku arī, bet nu labi, lai paliek B grupa 2. divīzijā. Dārziņu Tontoni, Aberdeen Alliance, redzam 14-1-2. Dārziņu Tontoni, Ivo Zemturis ļoti labs sniegums, tieši kā reiz pirms šādiem izšķirošajiem brīžiem grupā, nu vajag nostiprināties augšgalā, lai sezonu sāk mājās, vai ne? Un mēs redzam, Madaram atkal, Mrazeks. Mrazeks ir, tāds, ko es izcēlu. Nesanāca Mrazekam diezgan laba nedēļa, tāpēc, divas spēles, abas zaudējam, bet nebija ļoti slikti. Vienā spēlē ielaida divus vārdus, otrā tāks 4. Bet abi divi zaudēti mači, 1-2 zaudēja un 3-4. Tā kā, diemžēl, ieliku. Varēja viņš pavilkt, jo viņam diezgan laba statistika ir sezonā īstenībā, lai arī tā ir, liekas, Čikāga tur, papakšu dzīvojas, bet Mrazekam ir ļoti laba statistika. Un Skinners ir otrs, kurš arī nepavilka, un, kā saka, Edmontonai nabagi pretī beidzās, sāk nāk normālas komandas, un Edmonton arī iekšā. Zin kā, nav. Tur sahaipoti bija nenormāli ar to rekordu, man likās, beidziet, tā kā pasakojiet līdzi, pret ko viņi spēlē. Vieni nabagi, un tad tagad, tik reķis būs. Tik ļoti labi, ka pingvīniem palika, un 17 uzvaras joprojām ir. Protams, mēs gribam pieredzēt rekordus, ka viņus pārspēj, bet es gribu pieredzēt, ka tu pārspēj arī pret spēcīgām komandām, nevis pret Lietgalu, jo tur tā statistika bija tās 16 uzvaras, bija izcīnītas pret kaut kādām 10 stabili bija ārpus playoff komandām. Tā kā, nekas tur spīdoši nav, un vienkārši viņiem bija jāsaņemās. Un, tā statistika arī ļoti labi parādīja to, ka tajā pašā nogrieznī Vancouveras Canucks un atstarpē Vancouveras Canucks no Edmontonas Oilers vispār nebija mainījusies. Tā kā, tur tas pats vien bija, jo Vancouveras Canucks arī diezgan labi tur gāja to posmu, vienkārši tās uzvaras savādā kaut kā gāja, un punkti tur baigi nemainījās daudz ko. Tā kā, es saku, ka maz drusciņi, zin kā, atkal uzhaipots pasākums ar Oileriem, protams, mēs gribam. Es pēc personīgi gribu, lai McDavids dabūja kausu, jo, tādam Džekam ir jādabūja kausu, bet, kā saka, to mēs vēl redzēsim. Jā, Jameson Rīmsdeigs, tas ir vispārībā, es nezinu. Vai ir vērts tādu turēt, bet labi, Mareks varbūt īsti vairāk necīnās, un līdz ar to viņam ir tas Jameson Rīmsdeigs, nav vienalga. Un Dārziņu Tontoni Ersons noteikti ļoti labi izskatās, tāpēc, ka Kevins Hārts, mēs zinām, ir apcietināts, ir aizvests un atpūšās, tagad, mājas arests ir vai nav, nezinu to labi, tas tā, bet... šo sezonu vairs tur neviens no tā 5 nespēlēs, tur labi, tur 3 bija NHL, tas viens arī bija tā kā vēl izsaukts plus mīnus, bet, tur tā diezgan interesanti pavērot, kā tagad viss notiekās, un tagad Ersons, jaunais Ersons, diezgan labi sevi parāda, bet es domāju, ka Flyers varētu iet pēc kaut kā īstenībā interesanta šajā, tā kā arī trade deadline, kas būs 8. martā. Līdz tam laikam viņi varētu arī kādu vārdsargu paņemt, jo daudzi saka, ka Flyersiem tur viņi to varētu notirgot to, tur kaut kādus aizsargus, bet tajā pašā laikā, viņi sēž playoff zonā. Viss viņiem ir kārtībā. Kāpēc, lai viņi kaut ko tagad tirgotu nost? Viņi var arī, īstenībā pie labiem apstākļiem pacīnīties, par to, ka viņi ir playoffos un sitās pa playoffiem, un sitās pa Stanley kausu, tā kā, tur arī būs interesanti pavērot. Un Gustafsons, protams, Ivo arī pavilka, tā spēle bija viena pret Mrazeku, 2-1 Gustafsons tajā uzvarēja, tikai vienas vārds ielēja, diezgan labi, un Roberts Tomas arī ļoti laba nedēļa. Mēs redzam 14-1-2 tā uzvara, un, ja tā paskatās, kas tad Ivo Dārziņu Tontoniem asists vienādi kategorija bija, kur piespēlītais -11, diezgan, tā komanda daudz, kā saka, laida iekšā. Un game winning goals uzvarētie vārti vienādi 3-3. Tā kā, tādas kategorijas, kur, kā saka, varēja arī vēl trakāk būt. Bet, vēl trakāk bija 3. divīzijā. Un šeit bija tiešām traki. Un mēs redzam Bauskas gaišie, Teikas degvielas. Un es tagad neatceros, bija A grupa vai B grupa. Es vienkārši... Man tāks, es sajaucu tur elitē ar 3. divīziju, kas grupa B vai A. Un
Bet stāsts ir tāds, ka mēs redzam 16-0-1 Aigars Teikas degvielas pārbrauca pāri Bauskas gaišiem Dominikam. Nu, bez variantiem. Nu, redzam, Dominiks pēdējā vietā grupā ir, bet, nav tā, ka neliek sastāvu, viss tur kārtībā ir, tādā ziņā, bet baigi arī neiespringst, redzam, vispār neizmantoja nevienu pacelšanu, un sastāvs it kā ir salikts, bet, kā saka, baltais karoks arī jau kādu laiku ir izkārts, un Teikas degvielas to izmantoja, viņam to vajag, lai pakāptos arī tabulā, un vai arī nostiprinātos otrā vieta, tomēr šobrīd, un mēs redzam, ka vienīgā kategorija, kura izglāba no sausā, ir aizsardzības punkti. Vīgars darīja, ko varēja. Teikas degvielas sastāvā 3 gols ielika šajā nedēļā, bet pietrūka vēl viens punktiņš no Vīgara, un tad jau būtu, kā saka, arī 17-0, bet Vīgars arī nav viens cīnītājs, protams, varēja būt kaut kas labāk. Redzam, arī tas pats Tomas viņam sastāvā un Metjus, diezgan labas nedēļas viņiem abiem diviem, un kas tad tādi, kuri pievīla, Svaimans noteikti pievīla, nenostāvēja to labāko, kā sakas, savu sniegumu neparādīja. Kols Perfetī vispār īsti neko neparādīja, un Aleks Tučs arī tāds, pilnīgi blāvs. It kā tie džeki, kuriem tu ceri, Perfetī es neesmu baigais fans, noteikti es varu sadarēt, kad var atrast kaut kādu labāku džeku, tur viņiem brīvajos aģentos par Perfetī, bet, no Tuča tu gaidi, un bet, kā saka, ko tu gribi, stiprs paliek stipram neko īsti nepadarīsi, un Bauskas gaišie, lai arī mēs redzam viņa tā kā logo ir spēka virs, bet, diezgan pavājuši šajā sezonā, ko aiziet, skatāmies, kas te grupās notiek, elite, grupa redzam, Bauskas Beaters, apsveicu, regulārās kā sezonas čempions, un jau labu laiku, es jau to teicu atpakaļ, tas bija jau redzams, un joprojām mauc, un viss kārtībā. Redzam, Mārupas Vētras, duelis bija starp abām divām komandām, Mārupes, un noskaidroja, kurš tā būs otrais, kurš trešais. Šobrīd Mārupas Vētras. Un Mārupes Kanādiens trešajai, un tad redzēsim, vai tā arī paliks, vai nē, jo, redzam, Saldus Blēdis nāk klāt, plus 2 pozīcijas, pacēlās no 6. uz 2. Rīgas Ugdenslavs paliek tur, kur bija. Seaside Lemurs mīnus 2 pozīcijas. Mēs redzējām, traki dabūja pāsti no Bauskas Beaters un uzreiz acīm redzams kritiens. Un tad redzam, no 7. līdz 14. vietai nekas nav pamainījies. Redzam Sātiņu Kodiens, Warrington Leo, tie abi divi, kuri joprojām sēž playoff spotā, un aiz viņiem uzreiz esmu es. Teikšu, tā situācija nav tā pati labākā. Vēl tieši pirms raidījuma šodien rakstot iekšā kaut kādu, nezinu, cik bija kaut kādas 2 dienā pēc mana laika kaut kas tāds, varbūt mazdrusciņi mazāk, bet vienkārši pamainījās pēkšņi statistika, un man bija mazdrusciņi labāks rādītājs, vienu uzvaru pazaudēja. Kaut kur atrada Saldus Blēdim kaut kādu kategoriju, kuru viņš beigās ir uzvarējis, kurā viņš bija zaudējis pirms tam spēka paņēmienos, un līdz ar to es vēl sliktākā stāvoklī esmu nekā es biju. Imantas Wildbulls, redzam, pēdējo reizi mēs, kā saka, Imantas Wildbullim tā nopietni pieķērāmies raidījumā ir ko darīt, sadaļā raidījuma, un mēs redzam, un kopš tās reizes, kā torpēda raujās uz augšu, pietrūks viena nedēļa, es uzskatu, ka, Imantas Wildbulls iet jau labi, redzat, 4,5 uzvaras no manis tikai atpaliek, un diezgan padaudz sanāk 8 uzvaras no Warrington Leo, un nevar to atsist īsti, tā kā tur baigi visam ir jāsakrīt zvaigznēm, es neticu, kad tā būs, vēl jau man arī tad ir smagi jāierī, un arī Warrington Leo ir smagi jāierī, un Imantas Wildbulls cīnās pret Mārupes Kanādienu šajā nedēļā. Vienkārši es ļoti labi pārzinu savu grupu, tāpēc viegli ir saprast, kas tur īsti notiekās. Bet, Guntis Malcis, viņš parādīja, kad nokļūstot sadaļā ir ko darīt, tu vari pēc tam skaisti celties augšā. Un Rīga Redvings, diemžēl viss tur ir beidzies, tāpatās arī Kandahāras Dzintariņi, Teikas Slasts un Jūrmals Spartaks, neko darīt, jums atliek tikai, kā saka, sadalīt vietas pēc tam, kad būs cīņas par vietām. B grupa elita, redzam, šeit pirmais piecinieks nav mainījies. Teikas Rieksti, Bauskas Great Ols, Bauskas Jetī, Rīgas Čaka Lauznis un Ogras Šarps. Teikas Rieksti, reāli, būsim godīgi, es saku, ka ir uzvarējis regulāro, tur viss kārtībā ar viņu. Un,
kā saka, otro gadu pēc kārtas apsteigs Balsas Great Ols šajā cīņā par uzvaru regulārajā čempionātā. Tālāk mēs redzam Baronielas Zēni, plus viena pozīcija, 6. Jēkabpils Lūši nokrīt vienu pozīciju zemāk, šobrīd 7. Un Garkalnas Meža Plēsoņas iekļūst iekšā šobrīd playoff zonā, izstumjot ārā no turienes Pļaviņu Pobedīts. Abi divi ir zināmi viens otram, tāpēc es domāju, ka gan jau apmainīsies ar kaut kādām ziņām un pateiks, ko domā viens par otru. Vismaz tā ceru. Un tad seko 10. Piebalgas Ķencis, kurš ir palicis tur, kur viņš bija. Un izskatās, ka viss ir beidzies. 10 uzvaras līdz playoff, diezgan patālu un par daudz, lai atsistu vienā nedēļā. Inčkalna Melnstrādnieki, te viss ir beidzies arī, un Saldus Ripulis noteikti arī, un Cēsu Ērgļi pagaidām, kā saka, nē, es negribu būt pašā apakšā pagrabā, lai tur sēž pēdedzes stieņi. Paskatīsimies, kā tad būs sezonas noslēgumā pēc nākamās nedēļas, vai Cēsu Ērgļi būs nosargājis vismaz, kā saka, 13. pozīciju, lai nepaliktu pēdējais. Šeit ir arī kaut kas līdzīgs, tā kā A grupā cīņa vairāk tā kā ir palikusi par, no 9. vietas vēl Džeks var iekļūt playoffos, tieši tāpat kā A grupā izskatās, un redzēsim, vai tā notiksies, vai kā būs savādāk. Otrā divīzija A grupa, šeit astotnieks nemainīgs pirms pēdējās nedēļas. Mēs redzam Volmar, Nordic Stars visu sezonu plus mīnus iet pa pirmo vietu. Tāpēc arī nav nekāds pārsteigums, ka viņš arī noturēs. Un izskatās, nebūs tik smags zaudējums, lai viņš tagad nokristu uz otro vietu. Āgenskalna Pīles, Ikšķelas Haizivis, Zasas Kniebēji, Aizkoglas Turbīnas, Ropažu Zvaigznes. Tie visi jau ir playoffos, 6 šīs komandas ir stabili iekšā. Zasas Kuļi, Zasas Kuļi arī ir, mēs redzam, diezgan patālu, tur 11 uzvaras līdz 9. vietai, un tā kā 9. vietai līdz Zasas Kuļiem, tur bez variantiem. Un Garkalnes Blue Jackets, ir diezgan labs handikaps, 5,5 uzvaras, bet Skritju našķi var redzam, aizsniegties. Mazdrusciņi Skritju našķiem nesagāja pagājušā nedēļa. Es tur redzēju, kad nepaņēma vārtsargu īsto, kuru vajadzētu, lai tā kā paceltos vārtsargu kategorijās, jo, pietrūka 3 spēles. Tas var maksāt play-offu, jo tur būtu stabili vēl 2 uzvarētas kategorijas, varbūt pat 3 uzvarētas kategorijas klāt, un līdz ar to būtu diezgan labs stāsts. Un, Tagad jācer pašam uz lielu uzvaru un to, ka Garkalnas Blue Jackets paslīdēs kāju. Pampāļu Sniegpārsliņas arī vēl ir tā kā spēle, un līdz čims arī varētu vēl aizķerties, varbūt 7 uzvaras līdz Garkalnas Blue Jackets. Viss no tā, ja Garkalnas Blue Jackets smagi ierī, tad pārējiem ir cerības, bet tik līdz Garkalnas Blue Jackets izcīnīs savas, 7 uzvaras jau, tad pārējiem ir diezgan nereāli. Zasas Bebri. Redzam, kur bija 12, tur arī palika. Oslo Fujaki paceļās uz 13. pozīciju, kā saka, Salkrastu Pirātus nobīda uz pašu apakšu. Salkrastu Pirāti sezonas vidus daļā vēl tusējās playoff zonā, bet tad, drausmīgi viss aizgāja ne tur, kur vajag, un kā krita, tā vienkārši katru otro nedēļu stabili pa vienu pozīciju zemāk. Aiziet, skatāmies, kas tad ir B grupā, 2. divīzijā. Šeit jau ir interesanti tas, kad Rīga HC Lapsene kā no pirmās nedēļas mauc pa pirmo pozīciju. Un visu laiku ir bijis tā kā nāk klāt un būs tūlītās apsteigs, bet ne. Rēzeknes tiesneši, kur ir šobrīd 2, gribēja, bet nekas nesanāk. Un es domāju, ka Lapsene arī noturēs šo visu tā kā handikapu savēju, un tur būs viss kārtībā. Šeit astotnieks ir reāli, viss tas ir playoffs. Tas ir playoff astotnieks, un mēs redzam, te ir tikai pamainījušās kaut kādas pozīcijas. Dārziņa Tontoni šobrīd ir 3. un Garkalnas Antistārs 4. Samainījās vietām. Ķekavs Čikens, laba uzvara un plus 2 pozīcijas no 7. uz 5. Babītes Bruņinieki nokrita uz 6. un Salaspils Vikingi uz 7. Un Piņķis un sēž savā 8. pozīcijā. Tas ir skaidrs. Viss šitais ir playoffs. Tur es neticu nekādu Beibažu ZMC. Nav man ticības, tur arī zinātniskajai fantastikai ir jānotiek, lai ZMC
nokļūtu kaut kādā ziņā playoffos. Un mēs redzam arī tālāk, visas pozīcijas ir tādas pašas, kādas bija. Smiltens Ambas 10, Rojas Šārks 11, Amberdins Aliens 12, Ādažu iznīcinātais 13 un Jaunmārapes Dūži 14. pozīcijā. Nu, šeit atkal Jaunmārapes Dūžiem ir izaicinājums pamēģināt apsteigt Ādažu iznīcinātājus vismaz. Trešā divīzija A grupa, redzam, pirmais piecinieks nemainīgs. Tekas Heroes, Rīgas Stabiņi, Mārupas Piton Tīģeri, Jelgavas Pantēras, Jelgavas Lupetas. Mēs redzam, ka tas ir tāds stabili, visi ir iekšā. Tekas Heroes arī ir uzvarējis savu divīziju A grupas pasākumu. Līdz ar to, Gaidi, var jau lēnām gatavoties playoffiem, skatīties, kāda spēlētāja vajadzīga un tādā garā. Liepājas Winstoppers, mēs redzam, pakāpās vienu pozīciju uz augšu, apsteidza Alūksnes Violas, kuru nokrita uz 7. šobrīd vietu, un mēs redzam, Jelgavas Lucky Gang ir 8. un reāli tas ir playoffs arī, 10,5 uzvaras no viņiem atpaliek Ropažu Mafija, kas ir 9. Ļoti, ļoti nereāli kaut ko tādu, tā kā vienā nedēļā, kā saka, sadaldēt, nevar. Es neticu tam. Un, redzam, 10. Rogras cēlēni, 11. Ipiķu penetratori, 12. HC Zilānu Vimbas, 13. Ikšķilas Zebras un 14. pozīcijā Talsu Kauboji. Tā kā, šeit arī te vairāk cīņa paliek tiem par vietām, kuri paliek ārpus playoffiem. Un kas tas šeit? Trešā divīzija B grupa, redzam arī regulārās sezonas uzvarētājs Dinamo Saurieši. Tur jau visu sezonu, viņš tur tā arī iet, viss tur viņam ir kārtībā. Tad redzam, Teikas Degvielas +1 pozīcija 2, Ļaudonas Ļaunie +1 pozīcija 3, Rujens Klondai, kas nokrita pa 2 pozīcijām uz 4. Un tad tālāk mēs redzam mūsu LFL kausa čempions Abrupes Gorillas 5. Tālāk centra Vikingi 6. un Talsu ezers 7. un aizpēc sarkanie Velni 8. pozīcijā. Kas tad mums šeit izskatās pirms pēdējās kārtas? Burciem Zebieks vēl var iesprokties. Tāpatās arī Rīgas Kings nenorakstu. Arī viss kaut kas tur var notikt 3. divīzijā. Un, aizpēc sarkanie Velni un Talsu ezers. Abi divi vēl tā, kā saka, Talsu ezers labākā mazdrusiņa pozīcija, aizpēc sarkanie Velni. Mazdrusiņi uztraucās, skatās aiz pleca, kas tur īsti notiekās, bet, mēs redzam, ka grūti, tā kā būs Purciem Zebiekstiem, varbūt ne tik ļoti, bet Rīgas Kings noteikti būs grūti, tā izķerties playoffos. Bet Pārdaugavas Ērgļi, Abrupes Vampīri, Avot Taganators un Bausas Gaišie, paldies, cīnīsieties pa vietām, neko darīt, kā ir, tā ir. Jā, izskrējām cauri, nedēļa palikusi ir, un es uzdevu jautājumu, kas tad ir svarīgs bijis un interesants aizdītajā nedēļā. Kā jums šķiet? Kādas sajūtas sākoties pēdējai nedēļai NHL Fantasy regulārajā sezonā? Gatavojos playoff, vēl esmu cīņā par playoff, kad sākas nākamā sezona, beidzot šīs ciešanas būs galā, Anaģeždas kaus būs. Tad teiksim tā, gatavojas playoff 33 dalībnieki atbildēja, gatavojas playoff. Es pēc bildes tur atpazīstu kādu tur. Tur taču nav playoffos. Varbūt NHL playoffiem gatavojas, nevis fantasy playoffiem. Tā kā, tas arī tā diezgan smieklīgi. Vēl esmu cīņā par playoff, tur 8, tā kaut cik godīgi, jā, un kad sāks nākamā sezona, prieks, ka jau ir jau kaut kādas jau domas par nākamo sezonu, kā saka, ceru, ka jūs esat sarakstiņus attaisījuši, kādus spēlētājus vajag draftēt, paskatāties, kas jums tur ir grupā pa pirmo vietu iet, kāds viņam tur sastāvs, uz kā viņš ir būvējies un kāpēc viņš ir tik spēcīgs. Noteikti izpētiet, paskatieties tās lietas un mēs jau noteikti kaut kādos raidījumos beigās arī skatīsimies, kāpēc tas vai tas ir uzvarējis to līgu un kur viņš bija tik spēcīgs. Un, lai nākamā sezona mēs varētu arī tajā draftā cīnīties visi par kaut kādām tādām kategorijām un būt pēc iespējas spēcīgāk. Un jā, divi pateica, ka beidzot šīs ciešanas būs galā.
jā, ja tu papakšu dzīvojies, tad tās ir ciešanas, tur bez variantiem, tur ir kā ir, un Nadeždas kauss būs, labprāt uztaisītu, bet, nav paredzēts, varbūt nākamgad vajag kaut ko tādu izdomāt, un tad tie visi, kuri nav tikuši kaut kā uztaisīt turnīru atsevišķu no katras grupas, un, noteikti varētu kaut ko tādu padomāt, bet atkal baigā ņemšanās, visu salikt kopā, bet, kā saka, ja ir prieks, ko dari, tad jau var arī paņemties, vai ne? Tā kā, izdomās, varbūt kaut kas tāds interesants jāuztaisa, lai visiem ir kaut kāds lielāks akšans. Tā kā, izskrējām visam cauri, domāju, kad kaut ko parunājām, kaut kas bija jautrs, kaut kas aizraujošāks ar sākumā, mums druskuņi iedegos par kaut kādām situācijām, kas tu tagad tā ir, kur manas domas iemetu vai ne, 5 kapeiku, ceru, ka arī jūs kaut ko atbildēsiet, beidzot uzrakstīsiet kaut kādos komentāros, pateiksiet, kā jūs domājat par to visu, kas tur bija UTT. Nākamajā raidījumā, šitais tāds mazāks sanāk, nākamais būs garāks, mēs iesim cauri dueļiem, skatīsimies prognozes, es kaut kādas salikšu, ko es domāju par katru dueli playoffos, katrā divīzijā, tad pieslēgsimies arī, parādīšu jums rekordus pirms playoffiem, lai jūs redzat, kādi ir rekordi pagājušās sezonas playoffos, kādi bija, un skatīsimies, kas tad notiksies mums šajā sezonā, un, protams, šī nedēļa arī diezgan tāda interesanta ir. Neticu, ka būs kaut kādi rekordi, bet noteikti atskatīsimies arī nākamajā raidījumā uz to, kādi tam mums ir bijuši šajā sezonā rekordi, regulārajā sezonā. Tā kā, diezgan interesants būs un piepildīts raidījums nākamajā reizē. Tā kā noteikti skatīsimies, kas un kā, redzēsim, cik man tas laiks ir un cik es, kā saka, gribu aizņemt ēteru, jo, vēl ir šādi tādi interesanti statistikas rādītāji, kuriem es gribu pieķerties klāt. Tā kā gaidam nākamo nedēļu, šī nedēļa, protams, svarīga visiem mums, kuri vēl cīnās par playoffiem, un arī tie, kuri jau ir iekšā, skatās kādu pretinieku gribētu sev dabūt, un varbūt to, varbūt šito, bet, kā saka, laižiet visu, kā ir, un nav ko schēmot, viss būs, kā tam ir jābūt, un kas nāks pretī, to arī cīnaties, un to arī uzveicat, tā kā būs viss kārtībā. Kā saka, baudam hokeju, un tad jau līdz nākamajai nedēļai. Tā!